Mūsdienās vecāki ļoti bieži bērniem ir kā psihologi. Mēs tik daudz lasām dažādu literatūru, mēs skatāmies mācošus video. Un kā tas izpaužās? Tas, kad mēs kļūstam tiešām par psihologu, mēs noliecamies bērnu acu augstu un prasam, nu kā tad tu jūties? Nu, tu laikam esi ļoti noskumis, tāpēc tev ir šis un tāpēc tev ir tas. No vienas puses tas ir jādara psihologam, kad cilvēkam kaut kas nav kārtībā. Ja? Tātad, kad viņš mums māja galvu, apstiprina mūsu sajūtas, ļauj mums saprast, kas mums iekšā tiešām notiek, tas nozīmē, ka cilvēks nesaprot savas sajūtas. Mums ģimenē veselīgā dzīvojot, mums būtu jāsaprot pašiem pirmkārt sevi. Tad tajā brīdī, kad mēs saprotam, kas notiek ar mūsu emocijām, mēs nesabaidamies, kad 3-gadīgs bērns pārkāps manas robežas. Viņš mani neklausīs, speciāli neklausīs. Ja? Es zinu, viņš taču uz manīm tā paskatījās, viņš mani neklausa, viņš mani nerespektē. Tas nozīmē, ka tev iekšā ir bailes, ka tevi nerespektēs un ka tu izlaidīsi šo bērnu un viņš izaugs lielāks, un viņš noteikti kāps tev uz galvas. Šīs ir tādas, slimīgas domas, kuras rodās no nepārliecinātības un no iekšējas nedrošības. Tādēļ mēs sākam ar bērniem runāt kā ar garīgi slimiem un atpalikušiem. Ak, tu nabaciņš, jā, nu kas tev notika? Jā, tās ir dusmas. Jā, tu drīksti dusmoties. Vai visi runā par to, nu jā, kā būs labāk? Kā es drīkstu viņu sodīt, es nedrīkstu viņu sodīt. Runa visur ir par līdzsvaru. Ja mēs bļaujam vai sodam, it sevišķi, ja mēs to darām dusmās vai jebkādās citās emocijās, tas nozīmē, ka tad, kad mūs pārņem emocijas, šī vieta mazliet atslēdzās, vai ne mazliet, tad, kad mēs esam riktīgās emocijās, tad cilvēks atslēdzās tā, ka viņš vienkārši kā zvērs var, ka tu mani necieni, ja tā, tad tu to tā domā, ja mēs visi dzīvē esam piedzīvojuši kaut kādas situācijas ar neadekvātiem cilvēkiem vai paši bijuši neadekvāti kaut kādos brīžos, jūs varat pēc kaut kādiem tiem vārdiem, ko es jau pasaku, manīt, vai tas ir pazīstams. Tādēļ mums ir jānonāk līdzsvarā. Lasīju tikko arī vienu komentāru, kurš zem vīra posta bija komentēts, kad ja bērnus izlutinās, tad ka viņiem taču grūties armijā. Tas, manuprāt, liekas vispārībā, vai mūsu bērni jāaudzina priekš tā, lai viņi izaugtu par lielgabalu gaļu kādam citam. Mums jābūt ir autonomiem, būtībā drosmīgiem, autentiskiem cilvēkiem, kuri pēc tādām dievišķajām vērtībām, ja mums ir kaut kādas garīgas vērtības, mēs nevienam nevēlēsimies nodarīt pāri. Un tas ne jau tāpēc, ka mēs kļūsim kaut kādi jēzuliņi, kura dieniņas tikai staigāja baltā kleitā apkārt pa pasauli vai linu kreklā un dziedu tautas dziesmas un vācu pēju, ja, pa pļavu. Tas nozīmē, ka ir jābūt raksturā stingrībai, bet kad mēs to bērnu sodam, tas nozīmē, ka tam jābūt saprotamam, kāpēc mēs to daram, un nevis tāpēc, ka lai tevi tiešām sodītu, bet tam jābūt kā pamācībai, ka es tev kaut ko ar to gribu iemācīt. Ja bērns vienkārši sēdēs istabā un klusēs, varbūt, kā parasti kāds domā, viņam būs laiks pārdomām. Ja? Parasti bērniem nepatīk tās garās runas. Es citreiz arī bērnam esmu teikusi, nāc izrunāsim, lai tu saproti, kāpēc es no tevīm to prasu. Un viņš man tā arī pasaka, man nepatīk tās garās runas. Es saku, es saprotu, bet iespējams kādreiz dzīvē tev kāds cits tās garās runas veltīs manā vietā, ja mēs tagad to neizrunāsim. Tāpēc bieži vien panākt to disciplīnu, nedarot pāri un nesūtot cilvēkus kaut kuru, jo pasakot, redziet, ja viņi iet armijā, viņi taču nebūs spējīgi neko darīt. Mūsu gadsimtā vajadzētu jau tik tālu būt attīstītiem cilvēkiem, kad par armiju vajadzētu vispārībā kā tādu cīņas elementu vispār amputēt. Ja? Kad mums ir jābūt šeit tik attīstītiem, ka mēs mākam vienoties. Ja cilvēks saka, nebūs, kas iet armijā, tas nozīmē, ka viņš reaģē no savas iekšējās bailes. Tātad nebūs, kas iet, nebūs, kas mani aizstāv. Ja nu kāds cilvēks pateiks, es neesmu tā vērts, lai mani vienkārši kāds nobliestu. Vai kāda māte saka, tas nav mans likums, tā nav mana valsts, tā, kad mans bērns vienkārši kaut vai pieaudzis cilvēks iet bojā, tāpēc, ka viņam kaut kas ir jāaizstāv, kas nav viņa ideja, nav viņa vērtība. Jābūt kopīgām iekšējām vērtībām, kad runa ir par tādu plaukšanu un zelšanu. Un ja mēs baidamies, tad skaidrs, mēs gribēsim audzināt vienkārši gaļu, kuru sūtīt armijā. Mēs gribēsim teikt, ka visi ir jāsoda, jo savādāk mums bail, kad izaugs nezinu kādi mežoņi un drīkst bļaut, jo daudz saka, kā tad tagad tikt galā, kad visur ir tā visatļautība. Tas nozīmē, ka cilvēki iekšēji pazaudējās tajās sajūtās, ko es drīkstu, jo viņiem nav bijusi šī pieredze. Viņi varbūt tikuši
pērti, likti kaktā, kas tik nav dzirdēts terapijās, ja slānīti ar vadiem uz zirņiem tupējuši un ārā no mājas izdzīti šķūņos, un kur tik vēl tie bērni nav dzīvojuši, ja? Tad tas viss ir kārtībā. To dara veselīgi cilvēki. Mums jādomā, lai mēs būtu pēc iespējas veselāka sabiedrība. Lai šeit mums iekšā un šeit ir miers. Tik ilgi, kamēr būs nemiers, mēs uztrauksimies, kad tas bērns izaugs. Un tad tu redzēsi, jā, tad viņš pret tevi pavērsīsies. Nu, tad izdari visu pēc labākās sirds sajūtas, ka tu viņam iemāci tiešām likumisku un godīgu attieksmi pret sevi un citiem. Tas nenozīmē, ka to var panākt bļaujot. Nu, ja jūs iedomājaties kaut kādu pusaudzi, kurš bļauj pretī, viņš bļauj kāpēc? Viņš bļauj tāpēc, ka viņš to ir iemācījies no apkārtējiem, jo tāpēc, ka viņš jūtās nedroši. Un kāpēc vecāki bļauj? Tāpēc, ka viņi jūtās nedroši, kad viņi zaudēs kontroli, un šis bērns, redziet, radīs problēmas, ja? Un viņi bļauj viņam virsū. Tātad tu jūties nedroši. Atkal šeit ir emocijas, kas tevi ir pārņēmušas. Tādēļ tas ir tik svarīgi, lai mēs sakārtotu savus prātus, savas galvas vienkārši tādā līmenī, lai mums nebūtu jābaidās par to, ko mēs paši pat neesam izmēģinājuši. Velti viņam mīlestību. Tātad tas, kad mēs veltīsim cilvēkam mīlestību, tas nozīmē, ka mēs viņu izlutināsim. Kā mēs viņam varam izlutināt ar mīlestību? Strostējot, klapējot, bļaujot un norādot, jo visi saka, redzi, mani stingri audzināja, no manī pasties, cik labs cilvēks sanāca. Un tagad es skatos ar tādu paceltu degunu uz tiem, kurus tur lutina, un viņi taču būs pēdējie, kuri vispār aizstāvēs valsti. Aizstāvi pats sevi pirmkārt jau ar to, kad esi iecietīgs un mīlošs cilvēks pret sevi, lai sabiedrībā vairojās tas patīkamais un sadraudzības kaut kāds kopienas sajūta, ja? No kā lai tas veidojās? No tā, ka mēs visi stāvēsim ar ieročiem viens pret otru un aizstāvēsimies, jo mēs nevienam nemākam uzticēties, ja? Jo visu laiku ir jābūt drausmīgā neusticībā, jo apkārt pasaulē taču notiek briesmīgas lietas. Un visi gaida, kad kāds cits sāks domāt, jā, ar galvu. Es jau nē, es tikai darīšu to, ko man citi liks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs uz bērniem skatītos nevis, kad viņiem viss ir atļauts, bet lai mēs viņiem mācītu, lai mēs viņiem iemācītu gan disciplīnu, gan cieņu, gan attieksmi, bet ne jau to, kad tā kā visi saka, tā jādara visiem. Par to pašu, kad cilvēki saka, kāda tagad ir jaunatne, nedod nevienam apsēsties. Mūsdienās tagad tā jaunatne ir bieži vien arī tā nodzīta, kad viņi tiešām ir tik emocionāli pārslogoti un šeit tukši, ka viņi neredz vienkārši, kāpēc tas būtu jādara, jo viņam šī cieņa mājās nav iemācīta. Ja? Es tev nedošu, tu man nedosi. Es tev nedosi man telefonu, es arī ar tevi nerunāšu. Ja? Nav šī cieņa, tāpēc, ka telefons apēd šo cieņu. Telefons, kāpēc viņš ir? Kāpēc viņš tur ir vairāk nekā vecāks? Tāpēc, ka vecākiem nav laika. Labāk esi telefonā, jo tad tu esi mierīgs. Ja? Tas nozīmē, ka ir lietas, kas bērniem patiks telefonā vai datorā. Viņi spēlēs kaut kādas spēles, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav pienākumi. Tāpēc ļoti, ļoti grūti cilvēkiem saprast, kā palaist iekšējo nemieru vaļā, kā uzticēties. Ir joprojām tādi cilvēki, kuri uzskata, ka jā, vajag uzšaut, vajag bļaut. Ir noteikti situācijas, kurās sots nepieciešams, tad, kad cilvēks izaicina un nedomā vairs. Nu, redzi, man ir visatļautība. Tad viņš ir jānoliek pie vietas. Bet tas nenozīmē, ka, ja mēs turpināsim tādu cilvēku klapēt, sist, ienīst, un viņš neizjutīs, kad viņam ir arī iespēja mainīties, kāpēc, lai viņš mainītos? Viņš vienkārši kļūs vēl cietāks, vēl vairāk ļauns, tā teikt, ja? Un vēl vairāk neusticēsies visiem pārējiem. Un, protams, tad mums būs svarīgi, kā man izdarīt tā, lai tie pārējie par to visu samaksātu. Vai jūs to vēlaties vairāk dzīvot šajā programmā, vai tajā programmā, kad jūs tiešām pārslēdzaties uz iekšēju mieru, uz to, kad ir resursi pieaugušam cilvēkam būt nosvērtam, nepsihot, nebūt visu laiku, visas lietas, kā tikai bērns uzvalkās, būt bļaušanās. Tas ir tas, ko zemapziņas terapija dara ļoti maigi un ar tādu tālāk ejošu virzienu, kad, ja tu būsi apdomājis dziļi tādas sajūtas, ko tu sajūti šajās sesijās, tu vienkārši pēc tam
pamazītēm sāc vērt vēl vairāk durvis vaļā, lai tev būtu šīs iespējas vēl vairāk šajā resursā dzīvot. Jo tik ilgi, kamēr pastāv tādas bailes, mēs turpinam aizstāvēties. Un kad mēs aizstāvamies, tad, protams, mēs esam tādi, kuri mēs neesam droši. Tad kāds cits var skatīties atkal, ja tu esi upuris, tad vajag kādu tirānu. Un ja ir tirāns, tad atkal vajag kāds cits tirāns gribēs viņam stāties pretī. Un tā visu laiku, un tas notiek ģimenēs pastāvīgi. Bērni cieš, pieaugušie netiek galā, un viņiem liekas, ka, ko tad es tur varēšu atrisināt? Jūs ļoti daudzi ko varat atrisināt, bet vienkārši šī neticība iekšā un tās bailes mainīties, ieraudzīt, kad jūs darat nepareizi, tas nav par to, ka kāds jūs vainos. Tas galvenais ir, kad jūs tiešām vēlaties mainīties un nedzīvot vairāk tajā baiļu un destrukcijas vienkārši pārņemtajā pasaulē. Tā kā mainīsimies uz labu.